šie dziesmu un deju svētki, tā ir viena no lielākajām motivācijām būt viņos. Tas ir arī mans, tas droši vien augstākais punkts, dziesmu un deju svētki. Kaut arī godīgi es teikšu, tad, kad es pati biju dejotāja jauniešu deju kolektīvā, man patika labāk būt tur iekšā uz to laukumu kā dejotājam. Tagad mūsdienās ir tā, ka tev iedod biļetīti un tu vari paskatīties Daugavas stadionā normālās tribīnēs, bet sākotnēji mēs vadītāji mūs aizdzinēja sētas, un tur kaut kur aiz sētas tur tos savējos kaut kur redzēt. Ja. Vēl viena motivācija ir šī kopienas sajūta ar tiem saviem domu biedriem, kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, jo tas ir viņu brīvais laiks. Viņi pēc darbiem nāk, viņiem neviens par to nemaksā. Viņi nāk 2 reizes nedēļā vai 1 reizi nedēļā, vada ar saviem draugiem. Jo tās ir ballītes pēc tam. Forši nodejots koncerts ir ballīte, un mēs lustējamies un būt kopā. Tā ir arī veselīga fiziskā pavadīšana, jā, tomēr uzturēt savu ķermeni formā, jā, ko principā, ja mani dejotāji dejo katru nedēļu aktīvi, es jau tikai viņus iesildu, un pēc tam es gudri muldu, kā es saku, ja.